Elīna Riekstiņa. Un es, Sāra Dinamīta. Šodien ārā ir ļoti skaists laiks. Apkārt ir kupenes, baltas, tāpēc mēs atļausimies iedzert tēju. Tātad šodien ziņās. Latvijā iznāk jauna filma James Bonds latviešu versijā. Viņu spēlēs Kurts Kesteris, vairāk zināms kā Zenta Upīte no Ugunsgrēka. Un tagad sižets. Paldies no studijas! Šodien mēs jums pastāstīsim, kā Zenta Upīte atveidoja galveno lomu filmā James Bonds. Labdien! Labdien! Kā jums šodien veicās? Man šodien tik aizņemta diena, es tikko no veikaliem knapi paspēju atskriet, un tad bija tur uz tā filmēšanas laukuma, tu tikai bum, 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 un viss, viens kāds pēc otru, un tad es esmu James Bonds, tad es esmu stāsts, un tad es esmu idiots. Kā jūs raksturosiet sevi kā Jamesu Bondu? Es esmu ļoti izveicīgs, izveicīgāks, nav viss. Kāpēc jūs tieši izdomājat, ka jūs atveidosiet tieši vīrieti? Kas teica, ka es esmu sieviete? Jūsu vārds ir Zenta Upīte. Pareizi. Es atvainojos, es tikai gribēju jūs pārācēt, jo man jātrenējās. Jā. Ļoti skaista šalle. Paldies, tā nav šalle, tie ir mati. Nu, ļoti skaisti mati, kādu jūs balzāmu lietojat. Kā tev liekas, tu gribi man nozakt? Nē, nu, ja tā nopietni, tad Head and Shoulders, Knees and Toes un vēl pa vidu pakaļ. Nu, gan interesants balzāmu nosaukums. Paldies, Laikam būs jāizmēģina. Es atvainojos, man vairs nav laika, man jāskrien. Bisi! Lietojiet daudz Head and Shoulders, Knees and Toes un mirdziet kā Zenta Upīte. Kazdangā noticis gadsimta lielākais ugunsgrēks. Ir cietuši gan cilvēki, gan bojāti zem 1 kvadrātmetrus. Pašlaik Kazdangā ir arī ļoti traucēta satiksme. Sīkāks nav stāstīt Rasa Dimaitīte no tiešās reportāžas. Paldies no studijas! Mēs esam šajā šokējošajā vietā Kazdangā, kur ir nodegusi tā visu slavenā māja. Šodien mēs intervēsim kādu nejaušu garām gājēju. Atkal jūs! Un kas vaina? Kā jūs saucat? Un kam tev vajag? Prasu, kā jūs saucat? Nu, Milda Vļāviens! Vai es atceros jūsu slavenā deja? Jums ir jauns mājdzienieks, kur te jūsu kaķītis? Man ir tagad jauns, tagad man gotīņā vietā. Ko jūs redzējāt sakarā ar šo nodegušo māju? Neko neredzēju. Bet visa pilsēta tagad bija sacelta kājās. Nu, labi, es meloju! Ja man līka melot, man saliks ar kontrabandas cigaretēm! Kāds kontrabands jums maksāja? Es nezinu. Es vienkārši tāpat to gribēju pateikt. Jo, ja mēs esam tiešajā ēterā, es varēju nodemonstrēt, cik labā man ir izšķirtspēja. Paldies! Tātad jūs neesat redzējuši neko dīvainu, kas ir noticis. Esmu! Tur! Kā jūs to sakat? Es neko nesaku. Neko nezinu. Bet jūs tikko teicāt, ka spokojāt. Es neko neteicu. Es jau teicu, ka tu spokojies. Tikai lūdzu nesaki nevienam. Es neteikšu. To arī nevienam nesaki. Nevienam, pilnībā nevienam tu to nedrīkst teikt. Skaidrs? Tad dabūs pa moti, ka tu dabūs tulīt. Ar to šito. Nu tā. Paldies! Mēs šodien intervējām Kazdangas Mildu. Mums ir ļoti jauko garām gājēju ar labvakar. Es nepabeidzu Bļāvienu! Es aiziesu parā! Latvijā iznākusi jauna grupa ar nosaukumu Two Directions. Grupā dzied pensionāra Omīts tikpat ļoti skaisti kā mūsu Sāra Dinamīte. Un tagad viņi jums arī to pašu nodemonstrēs. I love you like a love song, baby. I love you like a love song, I love you like a love song, I love you like a love song, like a
love you like I love some baby. I love you like I love some baby. I love you like I love some baby. Latvieši izgudrojuši jaunu šampūnu Tits and Shoulders. Tie aizsargā pret karstumu, lai mati nepārkarstu, vai tieši otrādi, lai tie neaizsaltu. Sedā atveras jauna kafejnīca ar nosaukumu Napoleons. Tas nav latgaliski, nepārprotiet, bet tur cep viskaršķīgākās maizes, mīklas un citu miltu produktu izstrādājumu ēdienus. Ar jums šovakar bijām kopā mēs Elīna Riekstiņa Un es, Sāra Dinamīta. ar labvakaru. Labvakaru!